Pa nopietno. Šī ir 20 000 reize. Čau visiem! Mani sauc Nadīna, ja gadījumā kāds man nepazīst. Sveiciens jums no Īrijas, kur es dzīvoju jau 15 gadus, kur es strādāju par profesionālu fotogrāfu, mākslinieci, trenēju zirgus, viss man notiek. Mēs nekad nevaram paredzēt, kas ar mums dzīvē notiks, kur mums tā dzīve aizvedīs, bet ir ļoti svarīgi atcerēties, no kurienes mēs esam nākuši, un būt pateicīgām katram un ikvienam, katrai vietai, pasākumam par to, kas mēs esam, tāpēc, ka tas ir tas, kas mūs veido. 20 gadus atpakaļ Inese uzaicināja mūs uz Latgali uz risaku pasākumu. Viss, ko es pirms tam zināju par rikšotājiem, bija bildes no skaistajām padomju grāmatām, kuras kolekcionēja mana mamma. To, ka zirgi māk rikšot, es, protams, zināju jau pirms tam, strādājot ar konkuru un iejādes zirgiem, bet es nespēju paredzēt to, ka man aizrausies elpa, ieraugot rikšotāju, lidojot augstu virs zemes, ceļot miljonus ledus kristālus saulē. Tā bija tāda sajūta, kas man ir palikusi joprojām, 20 gadus vēlāk. Ja godīgi sakot, no pašām sacensībām es neko daudz neatceros, bet elpa aizraujoša sajūta ir palikusi man dvēselē visus šos gadus. Kopš tā laika es esmu pabijusi daudzās valstīs, daudzos hipodromos, dažādu mērogu sacensībās. Es esmu bijusi Īrijas, Francijas, Zviedrijas, Maltas, Spānijas, Holandas, Beļģijas, Skotijas, Velsas sacensībās. Es esmu gleznojusi zirgus no Amerikas, Kanādas, Austrālijas, Jaunzelandes, Norvēģijas. Nav, laikam, tāda kontinenta, kur vēl nav manas gleznu vai manu fotografiju. Esmu dzērusi šampānieti no Prix d'Amérique kausa. Es esmu dzērusi un svinējusi arī Litlopetu uzvarētājiem. Esmu bijusi pasaules rikšotāju konferencēs, esmu bijusi pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos. Es esmu daudz ko redzējusi, esmu pieredzējusi daudz augstus, kolosālus mirkļus, bet nekur, nekad es neesmu sajutusi tādu siltumu, kādu es izjūtu Latgalē. Un te nu ir stāsta morāli. Naudai absolūti nav nekādas nozīmes, ja tu dari lietas no sirds un tuvas sirdī. Es droši varu apgalvot, ka mana profesionāla karjera ir aizsākusies tieši pateicoties Latgales rikšotājiem. Un Latgales rikšotājs nedomāja kā šķirni, mēs zinām, ka tādas nav. Latgales rikšotājs ir ģimene. Tie esat jūs, kas rīko pasākumus, kas uztur šo sportu, kas mīl savus zirgus, kas audzina bērnus un rāda, ka šis sports eksistē un šis sports ir skaists. Esmu pateicīga Inesei īpaši par to, ka viņa parādīja man, kas ir rikšotājs tūplānā. Es nekad neaizmirsīšu Pielunu. Man pirmo pieredzi, kad mežs kļuva par īsu, kad viņš man parādīja, kas ir ātrums. Tā ir tik kolosāla sajūta. Un es jums gribu novēlēt, lai jūs turpināt šo skaisto darbu un baudiet savus zirgus, kuri lido skaisti augsti gaisā.